Inter, tu arī esi liels dzīvnieku mīlis, jo tev mājās ir 5 mīluļi. Jā, 2 kaķi, 3 suņi. Vai tu savus suņus esi kādreiz vedis uz suņu skolu? Jaunāko esam veduši uz suņu skolu, bet vecākie zina sēdēt, stāvēt, gulēt, ķepu, balsi. Bet jaunākais ir tāds Gans, un viņš pat spēlē futbolu, un viņš ļoti labi to dara. Ko vēl var iemācīties un kāpēc jāiet uz suņu skolu? Par to šodien Dinotekā. Inter, izstāsti, kā tu pavadi dienas ar saviem suņiem? Pārsvarā mūsu suņi dzīvo laukos, un viņi tur jūtas ļoti labi, viņi tur var izskrieties. Mums tiešām ir tāda teritorija, kuru viņi ievēro, un viņi arī pēc tā vadās kaut kā, neskrien ārā arī. Man šeit tas, ko Inter saka, ir tāds standarta saimnieka atbilde. Pārsvarā viņi ir paši, bet mēs šo to darām. Vai ar to pietiek? Diemžēl ar to nepietiek, jo katrs suns ir individuāls. Jā, protams. Un tas fiziskas slodzīte ļoti atšķiras no kucēna vecuma, no suņa vecuma, vai tas ir pubertāts, vai tas ir, teiksim, sporta suns. Te ir 3 suņi, un viņi arī nodarbina viens otru. Tas strādā, jā? Dažreiz, jā. Ja suņi ļoti labi sadēra, un viņam ir kopīgais darbs. Bet, ja mēs runājam par vienu suni, kurš dzīvo privatumā, lai viņš nesāktu grauz divānus, rakt bedres, rietus garām ejošiem cilvēkiem, tad mums vajadzētu viņu nogurdināt. Bet te neiet runa tikai par fizisku slodzi, bet arī par mentālu. Mums jāapvieno. Ko tad es varu darīt, lai nodarbinātu savu Zigiju, kurš šobrīd ir pasties gatavs blēņām? Jā, Zigija. Pirmais mums jāizvēlas pareiza motivācija. Ko viņš grib? Ja viņš grib gulēt, tad mēs iedodam viņam to iespēju. Ja mēs paņēmtu karumu, es domāju, ka viņš pienāktu klāt. Jā, un mēs varētu piedāvāt viņam, teiksim, skriet. Ja mēs runājam telpā, tad skrejceļiņa. Ir kaut kāds vecums, kur es tomēr tam sunim būtu jābeidz trakot? No vecuma ir atkarīgs tas slodzi, ko mēs viņam iedodam. Ja tas ir kucēns vai vecais suns, tad mēs varam taisīt tādas lēnākas pastaigas, kārumus iebast kokā un sameklēt, lai suns strādā ar smadzenēm, ar degunu. Ja mēs runājam par jauniem suņiem, aktīviem suņiem, tad mums jāapvieno fiziska slodze un kaut kādas paklausības, varbūt nodarbības. Ja, tur mēs varam likt ķepiņas uz paaugstinājumu, mēs varam skriet kopā, ja patīk saimniekam skriet līdzi. Varam braukt ar riteni. Mēs tūlīt sāksim to darīt. Pavasaris, jā. Jā. Varam mest šķīvīti, bet arī jāpadomā par to, kad riski varētu pastāvēt. Ja, teiksim, mēs runājam par izpurniem suņiem, kuriem nav deguna, tad karstajā laikā viņam nedrīkst skriet, ja, nedrīkst pārāk lielas aktivitātes. Ja mēs runājam par suņiem, kuri ir kucēni, tad viņiem arī nodarbošanas varētu būt kādas 5 minūtes, un 5 minūtes mēs iedodam pauzēt. Viņš var darīt, ko grib. Ja mēs runājam par suņiem, kuri ir aktīvi un sporta suņi, tad mums vajadzētu pievienot varbūt pat peldēšanas, jā, vai skriešanu kalnā augšā, vai spēlēšanu ar bumbu, metu un atnes. Tas viss ir super arī, Inter, tas tavs futbols izklausās super, bet tas nenotiek uzreiz, vai ne? Tas nenotiek vienas dienas laikā. Es esmu ļoti daudz nervus patērējis, līdz mēs iemācījāmies spēlēt futbolu, jo tas bija mirgi nešur, bumbiņi, nes, jūki jau lēnām prātā, bet beigās mēs tiešām arī iemācījāmies, jā, spēlēt to futbolu. Bet obligāti vajadzētu iesildīt suni no sakuma, ja, jo viņš nevar uzreiz lēkt, skriet. Ja, mums vajadzētu kā arī mums pirms treniņa iesildīties. Mēs varam drusciņu paskriet, varam uztaisīt komandu griezies, lai suns sekoja savas astes uz vienu pusīti, uz otru. Tas viņam palīdzēs, jā? Uzsildīties, protams, jā, jo muskuļi būs elastīgi, tālāk mēs varētu drusciņu pastiept viņu, teiksim, ar to pašu kārumiņu. Ja. Uztaisīt sēdēt, gulēt, lai tiešām viņš varētu iesildīties, un pēc tam viņš lēkās vieglāk. Un visi sākums ir suņu skola, vai ne? Protams. Jūs varat izvēlēt savu kinologu un uzdot visus jautājumus, kas jūs interesēs. Bet jā, cilvēks slings līdz galam, bet tas mīlulis tur kaut kur blakus ir, un es neko nedaru ar to suni. Kas ir tas sliktākais scenārijs, kas var notikt? Pirmkārt, mums suņi atšķiras aktivitātes līmeņi. Ja, tad var būt ļoti neaktīvi suņi, dekoratīvi šķirnes, kuri sēž uz spilvena, un viņam pietiek ar to, ka saimnieks ir blakus. Bet ir šķirnes, kuriem jāsporto, mednieki, ja, kuriem jāiet medības. Un, protams, ja mēs nenogurdināsim tos suņus, tad mums būs sagrausti divāni, gaudošana, riešana un parādīsies arī agresivitāte. Bet, ja suns uzņēma lieku svaru, tad viņam varētu būt problēmas ar mugurkaulu, ar locītavām, tāpēc, ka viņš grib kustēties, bet viņam tas neizdodas, svārs ir liels, un arī varētu sākties problēmas ar sirdi, nierēm un vispārējo. Viss kā cilvēkam. Un tas jau arī ir mūsu ģimenes loceklis. Mūsu suns, jo mēs esam uzņēmušies to atbildību. Atbildība, Inter, tiešām ir tas īstais vārds. Jā, tieši tā. Paldies par padomiem, paldies par pieredzi. Šodien atgādinam visi vēlreiz sev, suns ir mūsu atbildība un nodarbināts suns ir laimīgs suns.